Sveiki, skatītāji! Sestdienā. Kaut kāds bla 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 26. augusts. Līdz lietus garažām. Tāds izskatās tas dzinējs. Bija baigi čakarīgs bļēns, pārvāc 2 reizes, cilindru ņēma 3 reizes. Video filmēja, šis tas nofilmēts, šis tas nav nofilmēts. Mēģinās pabeigt to tur. Mēs vēl gaidījām viņam krāsu, jo karta ir nokrāsot vienā krāsā. Krāsa beidzās. Beigās vāku nokrāsojām pelēkā krāsā. Paliek savākt variātoru. Un, karoči, pieliksim klāt, mēģināsim pielaist. Un tad jātiek galā ar vadiem. Filmēt šito, nefilmēt, kā es te ķiberējos un lamājos. Nu, lūk, mēģināsim dabūt pie dzīvības. Bija pazudis vēl pagrabā. Taisīja santehnikas un tad darbā. Baigie darba apjomi tur parādījās netīšām. Tad nebija laika ņemties īsti. Nu, šodien dodamies nelielā izbraucienā, aplūkot vienu dampi. Drīz 1. septembris. Labi, braucam. Po skriptum. Man saklapēja mašīnīti. Šitam te. Un vēl saklapēja šitam te. Labi. To onka nespamanīja man. Bet šito te, ja to izdarīja čalis un aizbrauc prom, lai to pims izaug uz pēdas, bļāviens, un katreiz pamīst, naktos boķinku vilkt nost. Nu, ja meiteni, nu, dažkārt varam piedot. Bet ja neklapē man Nu, kamēr braucam, te par Rīgu. Ir tā, kad tam mopēdam nolaidām lažu, nenopirkām bļāviens izpūtēji. Tagad izpūtēji nav. Vai nu ir, bet, nu, ķipa notīrīt ar smilšu papīru, jā, un pa baigām cenām. Nu, bišķi dārgāk jaunu nopirkt maksā. Tur cilindrs, detaļas šoreiz kvalitāte kaut kas, nu, bišķi pievīla. Nu, lūk, tā kā laikam lētākās detaļas nevajadzētu pirkt. Nu, un tagad mēs braucam skatīties Andrijam jaunu motomopēdu, nezinu. Redzēs, kas tur ir, kas tur nav. Kas ir šeit? Ko var teikt, dirsā mati, bļāzi? Kādam šodien neiet. Ne tikai man. Kamēr mēs braucam un nekā nedaram, domājam stulbības, iebrauksim kolā. Es nesaprotu, kāpēc tas kola īpašnieks, jā, tagad viņš ir kool. Jā, no sākuma bija cool, tagad viņš ir kool. Kāpēc viņš vienkārši nevarēja uztaisīt cool? Latviski ku-u-u-ul. Un tad visiem būtu skaidrs, un viss būtu... Nākamēr braucam uz Circle K. Vai te? Labi, paliekam jau iebraucam. Vēl apvainosies, padomās, kad mēs te ignorējam viņu. Labi, mēs pēc kafijas. Es tā padomāju, bļēns, tie, kas Circle K strādā, viņi katru dienu taisa, pat kā tie hamburgers un visu tos taisa, atnāk mājās un viņi visu laikam negatavo, ne? Bļēns, katrs man lūdzu majonēzi, man lūdzu čečupiņu, sinepītes, vienu kabānos un nav kabānos, ne, tad es negribu, es viņās tā daru. Nu, lūk. Karoči, te vēl bija tā vētra. Jumti lidoja pa gaisu. Andrijs ar Kristeru vinnēja lotu. Viņš kaut ko konkursā, jā. 500 eiro dāvana karta. Uzmini, kurš dabūja 500 eiro no Domins? Tie bijām mēs. Baigi šerpi, jā. Bet, nu, tur arī tur bija cīņa. Principā 500 eiro. Blēns, tur vērts pacīnīties, nu. Nevis tā kā tas konkurence, kurš pēc tam nesmukus komentārus rakstīja. Tev vēl atnāca man komentārus kaut kāds, kad daži meklē mūsu kanālu, nevar atrast, vai negrib meklēt, vai kaut kā tā, saka, ka kontents interesants un bla bla bla. Bet veči, bļāviens, rakstiet komentārus, parakstieties un stāstiet, kas interesē, kas neinteresē un lai mēs taisītu kanālu, kaut ko atjaunotu, kaut ko interesantu taisītu, vēl kaut ko tur, kaut kādus, es nezinu, kaut ko. Bet mēs to nezinām, ja jūs visi klusējat. Pēdējā video
Bija palaiciens, varēja redzēt? Jā. Nē, stabilizācijas nostrādāja. par to struntu līmējamo plasmas. Nē, es tikai tad ieraudzīju, kad viņi sapis spārnu no Husqvarnas. Un. Jā, tikai 2 cilvēki uzrakstīja komentārus. Viens bija gudrinieks, kurš uzrakstīja par tām ausīm. Jā, ka viņus vajag Jā, kad vajag nolocīt. Jā. Noplīst. Nu, mēs to pamēģināsim nākamreiz. Un otrs, arī komentārs gudrs, kurš uzrakstīja, ka... Ar plasmasu šito to vajag. Jā. 2 cilvēki. Veselu kauzu noskatījās. Vairāk bija pa mani darbi, jā, tad, kad es pastāstīju par darbiem, jā, kas tur kā. Nu labi, par darbiem es arī tur īsti jau nedrīkst taisīt video, bet es pafilmējuši video tādus, kur ir kaut kas paveikts, jā, kaut kas izdarīts, jā, kaut kas kā turpināts, kaut kas kā iet uz priekšu. Nu, lūk, jo tur ir diezgan traki, jo šobrīd tur ir klusums, un tad, kad nav klusums, tad ir davai. Un te ir raušana, bļēns. Karoči būs traki. Bet tas bija nākotnē, tāpēc, ka tagad nav jēgas par to pārdzīvot un domāt. Kariet. Kaut kāda. Un 1. septembrī laikam dosimies, nevis laikam, bet dosimies uz Somiju mini izbraucienā, jo man parādījās jauns draugs, motodraugs. Nu kā draugs, viņš ir vecs. Nu kā vecs, kopš bērnības. Bet es jau pa vecu neuzskatu, tātad viņš nav vecs draugs, viņš ir draugs. Bet viņš ir jauns motociklists, šogad nolika tiesības, nokārtoja. Šodien zvanījās puņķi un asars to, ka viņš ir nogāz uz sāniem. Tur smiltīs. Es saku, nepārdzīvo Juri, tā gadās. Bet sūdīgākais ir tas, ka viņam ir problēmas ar muguru un viņš viņu nevar pacelt, un tas ir trakākais. Karēč mēs brauksim uz Somiju. 3 dienu trips. 5 dienu izbraucam un svētdien atgriežamies. Nu, tie ir tā, tur, kā viņi saka, tās apstākļu maiņa, jā, tur nomainīsim tur kaut kādus tur. Karēč kaut kā tā pavizināsimies. Biļetes jau nopirkts, naktsmītne arī jau nopirkta. Nu, lūk, labākais ir tas, kad tas Juris māk gatavot, un viņam patīk gatavot. Tā, ka to badā mēs nenomirsim. Līm dzīvoja Serģemē, un tagad es esmu brīvs. Nu, lūk. Vienkārši es biju domājis, ka šodien man jāstrādā, bet man vakarā piezvanīja pateica, ka tai nevajag. Nu, nevajag. Karēši nāca pirmdien uz darbu, un tad pirmdien es nākšu uz darbu. Nu, lūk, un tāpēc es neiebraucu uz laukiem. Nu, lūk, kur es klāju plāksnītes, kamēr tur ārā darbi ir. Nu, un tur tā. Jāpatskatās, jāpadarās. Nu, lūk. Labi, pagaidām tā atcerēšos, kaut ko pastāstīšos. Jāpiesuna mammai. Jāpasaka, ka es nopirku. Jā, tieši tā, es tikko nopirku mocīti. Šis ir 2010. gada Yamaha VR125R. Tehniski viņš bija ideālā stāvoklī, taču, kā redzams, vizuālais nav tik burvīgs. Tieši tāpēc mums izdevās nokaulēt cenu uz 1480 eiro, nekā sludinājuma 1650 eiro. 12 eiro iegās, nifiga себе. Karēči, mēs nopirkām šitā te brīnu. Zilā krāsā. 2 cilvēki tev visu te parādīja. Kas ir jāfilmē. Jā, Jā, to mācēs. jā. Karēči VR125 X. X. Jā. Ko nozīmē X? Kaut kāda huiņa, Jā, X. bet X, tas ir X. Jā, tas ir X. Jā. Nu, Karoči, viss slikti vienkārši. viss Nu, nē. slikti. Nu, tādā ziņā, ka, viņš ir darīts kaut kas, jā, tur ņemties, darīties, jā, bet, vizuālais tās paskats tāds. Jā. Jā, lūk. Un tev vēl priekšējais stikls laikam bija jābūt, ja? Nebija? Tad ķipa no priekšējā rata viss ģīmī, jā, zem ķīvas. Jā, un tupelēm virsū. un Bļāc, tupelēm. mamma nositīs par baltām tupelēm. Jop, lai. Brauc pa tīrām peļķi. Atrodamies mēs Madlienā, Krūtākajā benzīntakā. benzīna tankā, kur nav kafijas aparātu.
Nu, lūk, teica, ka kaut kur centrā 200 metri, bet mēs brauksim tālāk. Tur tālāk arī nav benzīna tagad. Tur ir Circle K. Circle K. Nu, lūk, paņēmām viņu 148. Cilvēks negribēja īsti atdot, bet viņš atdeva mūs. 148. Dzīvē kaut ko maina laikam tomēr. Jā, nu, tomēr ir, jā. Un 30 eiro. Mēs gribējām 145, bet paņēmām 148. Nu, lūk. Nu, neko, nu. Domājam Nevar uz jau priekšu. visu pa lēto pirkt visu laiku. Jo uz priekšu. Man arī domā C kategorija, B kategorija, krāvēties un tā. Karaši, braucam uz Rīgu un viss. Rīgā jau paņemsimies ar šito šķūningu. Kaut ko aizdēt saslēgu, paremontēsim kaut ko tā. Nu, lūk, kā saka, tukšs. Nē, bet kā tur bija ar tām vietām tukšām? Dievs nemīl tukšums. Nu, lūk. Nelauz manu mociju! Tas Mārtiņa pat bija. Slauž manu mociju, kā tā var? Ir jau tā savos panīt. Var sačinīt, nu. Neigries savu, nevajag. Iespēd iekšā viņa tā. Jā, un tad griez. Bet vienāds atslēgas jau sakārs ir veselu kilogramu, lai būtu vienkāršāk. Loģiski. Nu, spriežot pēc visa, ka viņš vēl nav noklemējis. Pēc 60 kilometriem. Jā, nobrauciena. Tad mēs pieļaujam domu, ka visi šķidrumi ir kārtībā. Jā. Nu, lūk. Ķēde grab. Ķēde jāmaina ir. Un viņa grab. Iesmērēs. Bet, nu, kāds ir, tāds ir. Nu, ķepa jāpieskro, savādāk staigā. Nu, neko, ņemsies, darīsies. Pagaidām, vizināsies, kā ir. Un krās nav detaļa. Jo, tieši tā arī būs.